Deit filmē. Tagad filmē tieši tā. 5K. Mēs ar Miku tagad brauksim uz mežu, jo sen nav bijis viģiks. Tāpēc mēs, baigi tumšau, bet mēs tāpat brauksim. Subscribe. Reku es ar savēju, Miks ar savu lūzni. Vēl vienu menti brauc. Pohuj, mēs tāpat uz mežu. Lūznis, nelec nemaz. Wow! Apstāstos parādīt, ko es esmu izdarījis savējiem, ko mēs Mikam esam sataisījuši. Tagad mēs vienkārši palīdzīsim. Offroadā tā teikt. Tagad offroads nesanāk, ka to individu aizskrē. Kam interesē, mēs šobrīd esam Olainas mežā Bīskaste. Es teiktu, ka tas ir baigi stilīgs nosaukums. Olainas meža Bīskaste. Kā ir? Man viņš gan tik bāji. Jā. Karoči. Smuks saulries. Mežs. Reku manējus, reku Mika. Karoči Mikam mēs salabojām visus pagriezienus. Jā. Visur deg. Tev šitais salabojās, man liekas. Dait ir? Man liekas, ka bija. Jā. Reku. Visi pagriezieni ir. Aķītis ir. Taure ir. Jebal. Kā viņš var noturēt tik zemes apgriezienu? Labi, tālāk ejam pie manējā. Tātad es nomainīju rūčkas. Pro-taper. Uzliku mīkstumiņu. Arī pro-taper. Un priekšā ļoti ideāli. Tur tik ideāli es esmu notonējis lukturi. Tā kā vispār, breņi, tā kā no rūpnīcas nāk. To es vēl parādīšu garažā, cik labi izskatās. Tikai. Bet, karoči. Un vēl.
Nevar redzēt. Karoči, es uzliku šitādus te prikols. Likam arī ir. Ķipa metamie kauliņu uz šito te vītni, kur gaisa pūš. LHST uzraksts arī nevar redzēt. Tātad pa šito samaksāju 3 eiro. Pa šito vēl 3 eiro. Pa šitajiem te 8 gabaliem 3,71. AliExpress, protams. Čurāt iet. Čurāt, jā? Un filmēs? Jā. Labi. Šā brauksim tālāk kaut kur. Nā, reku vēl ar Miku salikām. Reku man ir ledz. Un Mikam arī gabarītā ledz. Ot šitā. Nu kaut kā tā. Tas arī pa lielam viss, ko es esmu izdarījis. Kamēr vidiki nebija. Tā kā, nu viss maucam. Jāpagaid, taču tas ir indivīgi. Vienu dienu mēs pa šitieni bija braucis, tā kaut kur bija pagrieziens pa kreisi. Es gribētu tur aizsākt. Nē, es neesmu vispār šeit bijis reāli. Dažas ceļus tikai biju, šitais laikam. Jā, šitais bija. Pagaidām viss tas normāli. Vēl pēļķi. Dubļi mums šodien vispār netraucē, jo Mika teica, atvērt mums ķerkis, ar ko var nogurgāt. Pēc tam nebūs, tas tikai tā izmēģināt. Nu, kur mēs esam, tagad es nezinu. Ceļš iet vēl taisa. Vēl taisa. Popā. Kur te lai tagad braucu? Jebal! Zeks pornāli iztaisījiem asins. Kur mēs esam izbraukuši? Kur es nezinu? Nē, laikam zinu gan. Taisni jābrauc. Jā, mēs no turienes kaut kad braucām. Izdā visus 3 ātru polevus. Tas ir loģiski, tas ir vilks. Nu, reku mēs, ja mēs brauksim šeit, tad mēs aizbrauksim tur, kur es rādīju, ko es esmu izdarījis, bet mēs tur nebrauksim. Mēs brauksim vienu pagriezienu vēl, ko šitien mēs brauksim iekšā. Jo aizveicu šito ceļu, tur bišķi tālāk trasīte. Brauksim pa to trasīti. Sākas trasīt. Es braucu šeit.
rītā. O, bļo! Vienreiz koku noķēra. Jautājumu, kur Miki kaut. Apskatās ļoti labi. Es te neizbraucu nekad dzīvē. Šeit gan es zinu līdz. Pēc gandrīz vai katru reizi, kad es eju braukāt, es braucu šeit. Es šeit palidinos. Bet tā ir labi. Vai reāli Džeks brauc tur, kur es. Nu, visi esam atpakaļ garažā. Miks jau aķīti jauc ārā. Izgāja ārā runā pa telefonu. Nu, reku manējais energā vēl ir. Vēl ir. Tā kā tā. Ko viņš tur? Tu tikai aizmuguri jauksi? Domājam, priekš arī. Nu, vot. Kas tur 2 plasmas ir? Nu jā, nojauksim visu. Un tad manējo jau pat taisno varēs, es domāju, mazgāt. Un nav ko jaukt ārā. Parād karčē. Jā, vo. Un šitāds normāls aparāts. Labi. Būs labi. Sajūta. Ja vajadzēs paņemt to vakarā. Viens plastiks. Tomēr štuka nav. Kāds starpības štuka būs? Jūs taisiet pelnīti YouTube? Jāparāda, cik mēs jau nojaucām daudz. Tu jau teici, ka turēs vienkārši. Nu labi, nu palīdzēt jau vajag. Hello. Benzīns? Vēl ir. Jā, mēs bijām iepildīties, pirms braucām uz mežu. Manā arī ir. Nu, rekur Cilis, TPR, Vēl dzīves. Karbis. Stokloķen. Jā, stokloķeni. Paļubam stok gultņi un stok saļņiki. Vispār es domāju, ka saļņiki varētu arī būt beigti. Vismaz viens no viņiem, tāpēc grūti noregulēt. Tas nebūtu skaņa klēda? Nē. Apgriezieni jau tev arī tādi interesanti ir. Man bija čauks ieslēgts. Nā. Pizdabļa kā kļinu neparāvi. Mums ir Oltons vēl? Viens. Let's go. Kroč, kamēr Miks skrūvē, ir laiks Roltonam. Kā kārtīgā garažā. Jo mums ir ūdens. Vēl atvedi. Mums ir rekur ūdens, mums ir vēl ūdens. Mums ir suliņa, mums ir gurķīši. Mums ir viens čaļņiks, vēl viens čaļņiks, ventilators. Iepakojums no cilindra. Reku mana stokloķene. Es pat nezinu, vai es esmu rādījis vispār, bet reku stokloķene. Šitan es vītni sapisu, kad auzīju ārā viņu. Kādu vajag var ņemt? Nē, nevar ņemt, es zinu, kam es viņu atdošu. Un tas cilvēks arī zina, kam
Kam būs? Rekur te Mikam kameru. Kamēr es vāru. Plasmas viņa netīra. Vāru ūdeni. Ļoti atainoju. Bet man vajag savu telefonu citām lietām. Paņem man to. Ha? Paņem man to. Uzliek ūdeni vārīties. Un tad es tiem neizdzīvos, jā. Tiek tev kā jābūt mājās, kad ir? Tev neviens mājās šodien nebūtu mājās. Cik vēlēties? Uz 10? Šodien jau piekdiena pakaļ. Skrūvē, nu rikti, bļeģi. Kā cūka to esi, bļeģi, kā tur šitā rolleri nodirst. Bet mēs laikam tīram, mēs viņu nenodiršu. Pagājušais viņu tā nodirst. Mēs nesauksim vārdus, bet tās, kurš zina, tas zina. Skrūvējas labi? Tā nav ko darīt. Man nav ko darīt. Gribi paskrūvēt? Nē. Un tas klūs. Stāst labāk par savu dzīvību kamerai. Nu, kā dzīve grūta. Skola, mājas. Ok, es sapratu jau pēc skolas visu. Labi, nav jau traģiski, tie ir traki. Nākamgad ir... Vispār, atcerējos, ko vajag pateikt YouTube'am. Kaut kad būs jauns projekts. Jā. Tāds interesants. Ja kurš zina, varas rakstīt. Nahuj. Lai sūta detaļas. Jā, detaļas pērku. Kādu spērku? HP2 garos karterus LC. Ieteicams visu reduktoru un šito te flanci diskam. Ko vēl es pērku? Pijā pravodku uz Tugenu. Un jau sapratu. Motoru es likšu kaut kādu, nezinu kādu. Nu, karoči, es jau pateicu, ko es taisīšu. Kad taisīšu, es nezinu, tad, kad būs nauda, gan jau pēc tiesībām. Ja kāds grib donēt to detaļas, varbūt ātrāk. Jā, varētu būt baigi labi, ja kāds man noziedotu visas tās detaļas. Kāds grib šeit uzdāvināt tieši Tugenu? Te arī viss netīk. Nav prikoli nav uzdāvināt Tugenu. Izjaukt. Nahuj man izjaukt. Sapistu Tugenu uzdāvināt. Sasistu? Jā. Nē, paldies. Pusēm viņš ir. Nē, paldies. Pizdā kā man būs jāmontē, pēc tam viss šitais. Paļbom viss skrūvas izņemt ārā, nemontēšanas. Neviens nebūs vairs. Bļed, nu. Nu? Saņemies. Un tad turpinās filmēt pie katras skrūvas. Jā. Lai visi redz, kā mēs strādājam. Jā, kā divi lohi. Tāpēc jau ir lohi servis. Nu, sanāk, Ev? Ev! Tev sanāk? Jā, ļoti. Nu, baigi labi. Gulēt jau grib, bļē. Bļāģi, viss netīrs. Tev, Mika, vajadzētu nopirkt tādu kameras stiprinājumu, ko mutē var ielikt. Tipa, tu vienkārši mutē turi un tad visi redz, ko tu dari. Man grib prosta kā šo ten. Pie... Dažs tev ar skoču pielīmēšu. Pielīmēs sev, bļa. Nahuj man. Tu jau skrūvē nevis es. Tu rolto neēdīšu, man ūdens uzvērīsies drīz. Kā mēs viņu dabujām nos? Es tak nezinu. Neko redzēt nevar. O! Baigi labai sev.
Viens uzvārījās. Let's go. Nolauzi. Dabūju vaļā. Nu, vēl priekša nost. Es domāju, varētu paeksperimentēt visur tur, kur es kameru nolieku, uzlikšu kaut kādu timelapse ķipa. Ko labāk ir? Labāk timelapse? Nu, prostu šitajā montēšanā es uzlikšu kaut kādu X5. Un viss. Ieču, ka viss atnāc. Ar grīdu? Jā. Iebalu. Iebalu. Viss atpakaļ. Kā šēls? Što jēg ņemt nost? Ko tad? Šitam mazgāt. Nē. Tur pa daudz vadi. Visam. Ot šitā izskatās. Es šodien varētu braukt mierīgi. Tagad jā. Mierīgi ratā varētu, vai ne? Jā, tikai nes. Jā, tikai tāda problēma, ka Bremzu nav. bremžu nav. To vajadzētu pamēģināt sataisīt. Bet kā, mēs nezinām. Nu, tā izskatās tagad. Un ka peļķīta pilnīgi apakšā. Un netīrumiem visiem. Un sāna kājiņu mikserīja līdz šiten. Viņai jābūt tur, šiten laikam. Jā, šiten. Un tā. Mums labi, ne? Šeit vēl stiprākas esmu. Kaut kādu lukturi ārā vajag. Šitādu Mika teica nopirka. Jā, aķīti, es teicu? Jā. Ka aķīts jauns ir. Nē, nu, lietots. Pārlietots uz galam. Jā. Vajag kaut ko uzlikt virsū savam roltātam. Ko lai uzliek? Izsūtējā tikai iekšā nelaid. Labi. Ņem labāk tu filmē, es nomazgāšu pats savu. No ko? Vakar tad, kad mazgājām rollerus un moci, izlādējās kamera, tāpēc neko nesanāca nofilmēt. Bet rekur te vēl pat slapši ir uz manējā. Es biju taisījis šito te laivu, tiktu kā uz savu profilu. Tie, kas tur bija ienākuši, tie redzēja, kā es mazgāju šito, vēl taifunu miks tur mazgāja. Krosnieks jau bija nomazgāts, to mēs nemazgājām vairāk. Bet tagad es NRG ņēmu nost filtra kasti, karbi un es likšu virsū Reku 21 uz pirmo karbi ar filtru pa līniju. Tikko nomainīju dīzi, ieliku 75, mazākā kāda man ir. Un tad no turienes skatīšos, kā ir. Gribās, lai viņš iet tā kā, nevis stāv, kamēr vēl ārā nav sniega, tā teikt. Ir jau tumšs. Kamēr sniega nav, tikmēr gribās sataisīt, lai vismaz var līdz sniegam pabraukāt viņu. Tāpēc tagad es ņemšu nost no NRG visu un likšu to karbi virsū. Reku noņēmu filtra kasti. Apakšā vēl arī slapši, viss ir no mazgāšanas. Reku te uz motora arī viss vēl slapši. Karbis savs, plus mīnus. Tagad skrūvēju šitien vaļā. Reku skrūvi ņemam. Skrūvējam vaļā. Reku atskrūvēt vaļā ir. Reku noņēmu jau trosīti nost.
Vēl paliek tikai noņemt rekur čauka vadus atvienot, noņemt šļauku benzīnam un viss karbis ir ārā. Pēc tam jānomaina šitan viss stiprinājums tā, lai uziet uz to karbi. Un tad jāmēģina laist klāt. Nu, karoči karbi uzliku, pieskrūvēju, filtrs arī ir reku. Bet šitais te fittings ir pa mazu, trosītei kaut kur šitik te sprauga palika brīva. Nu, ķipā, šitais vārstiņš bija līdz pašam galam iekšā, un nu, es nevaru nemaz to trosīt tā izliekt, tā, lai varētu pieskrūvēt klāt, tāpēc tagad jaukšu atkal visu šito ārā, mainīšu to fittingu. Es reku atradu, kur man stāv tas, kurš man bija. Reku šitādu te. Viņš nozādiets ir. Likšu šito virsū un tad mēģināšu laist klāt. Visu saliku tikko. Biju tikko ātri izbraukt, baigais lietus sākās. Viss labs ir. Nekur tālu neaizbrauc, aizbrauc reāli līdz garažu galam un viss. Bet, nu, pēc sajūtām bez čauka viņš neiet atkal uz pilnu ručku. Ieslēdzu čauku, viņš iet uz pilnu ručku. Bet arī tā, nu, čakareiz. Tā kā jāskatās, būs jāsūt laikam jauns dīžu komplekts. Kaut kāds uz mazākām dīzēm un uz lielākām dīzēm. Lai var kārtīgi noregulēt. Un tad jau skatīsies, kā būs. Nu, tā es domāju, video beigsies, atstāšu kādai citai dienai vēl ko pafilmēt, visu kā regulēju un tā tālāk. Tā kā tā.